pareizi, kad jūs vēlaties filmēt cilvēku, jūs jautājat viņam atļauju, vai drīkst viņu filmēt. Tikai personas piekrišanas gadījumā jūs drīkstat veikt. Es jau nav filmējuši, jūs varētu tā noformēt protokolu. Tā ir. Mani sauc Jana Svirīdova, un esmu nekustamā īpašuma nozares pārstāve jau gandrīz 20 gados. Un pēdējos 10 gados es kopā ar vīru vadu savu nekustamā īpašumā uzņēmumu, kurš nodarbojās ar investīcijām un nekustamā īpašuma pārvaldīšanu. Un mūsu uzņēmums uz doto mirkli pārvalda vairāk nekā 20 miljonus vērtu nekustamā īpašuma portfeli. Un mani podkāsti ir par runā biznesu, bet jo īpaši daudz būs tieši par nekustamo īpašumu. Un šīs dienas podkāsts nebūs parasts podkāsts, bet gan kā tāds pavisam neliels šovs, jo šodien mēs jums ļausim ieskatīties tajā, kā mūsu uzņēmums izmitina no kāda Rīgas centra dzīvokļa tur filigrāni iemitinājušos krāpnieku, kurš arī ļoti skaisti bija juridiski noslēpies. Un šī podkāsta ietvaros jūs redzēsiet nelielus video kadrus, kā mēs uzlaužam dzīvokļa durvis, kā attaisnojās pats krāpnieks, gan arī dažādas policijas replikās. Līdz ar to visi tie, kuri klausās, nevis skatās šo podkāstu, es tomēr ieteiktu pārslēgties uz video versiju. Tātad, par ko tad būs stāsts? Stāsts būs par kādu Gruzijā dzimušu personu, vīrietis ap gadiem 70, kurš apmēram pirms 10 gadiem Rīgas centrā iegādājās 3 stāvu dzīvokli ar plašu terasi. Un laika gaitā, vēloties iegādāties šajā projektā arī autostāvvietas, viņš iepazinās ar kādu nekustamā īpašuma nozares pārstāvi. Un pienākot Covid gadiem, viņš griezās pie šī nekustamā īpašuma nozares pārstāvja ar lūgumu izīrēt viņa dzīvokli, jo komunālajie pakalpojumi bija tik milzīgi, ka viņš lēma par labu izīrēšanai. Un, ja sākotnēji arī tā sadarbība bija nosacīta veiksmīga, nosacīta dēļ tā iemesla, ka dzīvoklis tika izīrēts uz klientam neizdevīgiem nosacījumiem, bet tomēr izīrēts, tad apmēram pēc kaut kādiem 2 gadiem, ap 2022. gadu, šis nekustamā īpašuma nozares pārstāvs paziņoja klientam, ka dzīvoklī ir iemitinājusies nelegāli kāda persona. Kas tā ir par personu, no kurienes viņa radusies, viņš paskaidrot nevarēja. Ja arī sākotnēji viņš centās veikt kaut kādas darbības, lai tiktu, teiksim tā, vaļā no šīs personas, viņam tas vienkārši neizdevās. Un šausmīgi arī viss tajā stāstā ir tas, ka par šīs personas eksistenciju zināja arī ļoti daudz kaimiņi. Un viņi bija ļoti neapmierināti ar šo pretlikumīgi iemitinājušos personu, jo viņš regulāri zaga kaimiņu mēbeles, viņš regulāri novietoja auto citām personām piederošās autostāvvietās, pieslēdza elektrību koplietošanas kāpņu telpai, draudēja, rupji izturējās un visādi citādi tiranizēja kaimiņus. Un pats bēdīgākais visā tajā stāstā ir tas, ka šis nekustamā īpašuma nozares pārstāvs, nespējot atrisināt šo problēmu, pārstāja komunicēt ar pašu īpašnieku. Un, ja sākotnēji īpašnieks pats centās atrisināt šīs problēmas, tad viņš atdūrās pret to, ka viņam nav zināmas Latvijas Republikas likumdošana, un viņš nezina, kā Latvijā tiek risināti šādi jautājumi. Tāpēc viņš griezās mūsu uzņēmumā, un mēs vienojoties par konkrētiem nosacījumiem, uzsākām krāpnieku izsēdināšanu no dzīvokļa. Un pati procedūra ilga vairāk nekā 2 mēnešus, bet aktīvākās darbības notika nedēļas ietvaros tieši konkrēti 3 dienās. Tāpēc mēs šīs 3 dienas izskatīsim tieši tā secīgi pēc kārtas. Un pašu krāpnieku, ņemot vērā to, ka mēs nevaram atklāt viņa identitāti, kaut arī mums viņa ir zināma, mēs viņu nosauksim par Misteru X. Pirmā lieta, kuru mēs izdarījām, mēs konsultējāmies ar juristiem un uzrakstījām iesniegumu policijā par kriminālu procesu uzsākšanu
pret šo te Misteru X, kuras identitāte nevienam nav zināma. Un policija veselu mēnesi centās noskaidrot Mistera X identitāti, bet tā kā objektā viņu nesatika, tad krimināla process tika mums atteikts, jo nav skaidrs, pret ko tad vērsties. Bet konkrēti policijā mums ieteica veikt sekojošas darbības, lai mēs varētu vienpersoniski sākt dzīvokļa atbrīvošanu. Un tas ieteikums bija sekojošs. Viņi mums piedāvāja vairākas dienas pēc kārtas izlīmēt uz dzīvokļu durvīm, ziņojumu dēlī un arī citās kāpņu telpās paziņojums par to, ka konkrētā dienā, konkrētā laikā šis dzīvoklis tiks atbrīvots no šīs te pretligumīgās personas, un tāpēc lūdzam līdz nozīmētam laikam atbrīvot labprātīgi. Mēs šīs darbības veicām, un konkrētā dienā, konkrētā stundā mēs uzsākām dzīvokļa atbrīvošanu no Mistera X. Tātad pirmā diena – dzīvokļu atslēgas nomaiņa. Mēs ieradāmies konkrētajā dienā, tā bija piektdiena, 12:00, kā tika paziņots iepriekš šajā rakstiskajā paziņojumā. Kopā ar lieciniekiem piedalījās arī mājas pārvaldnieks un arī apsardzes darbinieki. Un jāatzīst, ka pati atbrīvošana bija salīdzinoši mierīga. Un šeit es jums vienkārši, jūs varat ieskatīties tādā nelielā video, kā tas notikās. Neviens neskrien pretī, ja? Kas pirmais ir? Tā, mēs varam sarunāt tā, ka jūs nedaudz pagaidiet, mēs visi ātri nofilmēsim, lai nav pretenzijas pret jums. Un ja kas lieciet? Jā. Ārpēc cik daudz personību. Ļoti daudz, man daudz vairāk pa mājām daudz. Wow, a kas tas ir? Tātad, ieejot iekšā dzīvoklī, mēs konstatējām, ka dzīvoklī ir ārkārtīgi daudz personisko mantu, kas nozīmē, ka kāds tur dzīvo, bet fiziski uz vietas neatrodās. Un apstaigājot dzīvokli, mēs konstatējām, ka dzīvoklī atrodas arī ļoti jaudīgs pneimātiskais ierocis. Un tāpēc mēs izsaucām policiju, un policija ar aktu izņēma šo ieroci no dzīvokļa. Par to jūs varat paskatīties nākamajā kadrā. Jā, un kad policija izņēma šo ieroci un tika sastādīts protokols, tika dzīvoklī uzstādīta signalizācija, lai Misteram X tiktu liekta iespēja ierasties šajā dzīvoklī bez mūsu ziņas. Un, jā, principā pēc signalizācijas uzstādīšanas mūsu pirmās dienas piedzīvojumi arī beidzās. Otrā diena – iepazīšanās ar Misteru X un nesaskaņas ar policiju. Apmēram pēc 2 dienām, kad mēs nomainījām dzīvoklim atslēgu, mums no drošiem kanāliem ienāca informācija, ka kāds cenšas ielausties dzīvoklī caur terasī. Un mēs tajā pašā mirklī piezvanījām apsardzes kompānijai un palūdzām nodrošināt dzīvo apsardzi ielaušanās gadījumā, un arī mēs paši devāmies uz notikumā vietu. Un kamēr mēs devāmies ceļā, izrādījās, ka Misteram X, kurš arī bija tā persona, kas centās ielausties, bet neizdevās, viņš bija piegājis pie mūsu nolīgtā apsardzes darbinieka ar vēlmi ar viņu vienoties, lai viņš tiktu ielaists dzīvoklī. Bet tā kā pakalpojums apmaksājam mēs, tad loģiski, ka šis apsardzes darbinieks atteicās to darīt. Bet viņš ieteica sazināties ar centrāli, ko Misters X arī izdarīja. Un pateicoties šai darbībai, mēs tikām pie Mistera X kontaktiem. Un sazinoties ar viņu, mēs jau pēc pusstundas tikāmies pie projekta. Saruna bija salīdzinoša īsa, jo Misters X bija diezgan tāds agresīvi noskaņots, un tā kā es paziņoju, ka es visu procesu filmēšu, tad viņš centās tomēr kaut kādā veidā savaldīties un izrādīt mieru. Bet bija skaidrs, ka mums ir darīšana ar diezgan
rūdītu krāpnieku un ļoti lielu manipulatoru. Un tāpēc mēs vienojāmies, ka pēc pusotras stundas mēs tiekamies pie šīs te pašas ēkas, un viņš ierodās ar papildu spēkiem, lai savāktu savas mantas un atbrīvotu dzīvokli. Хорошо, сделаем тогда. Сейчас я тогда думаю. Хорошо, все. Хорошо, как мне связаться через час? Ну, у вас есть мой номер, я же вам звонила, да? 035, который. Да, совершенно верно. Все, окей. Все, хорошо. Можете уже договориться в 6? В 6? Нет, 5. Давайте в 5. Вы же все открыто успеете. Ну, хорошо, ну пусть будет тогда 5 открыто. Все, хорошо. А где мы тогда встречаемся? Около входа, около охраны. Ārkārtīgi liels bija mūsu pārsteigums, ka pulkstens 5 ierodoties pie ēkas, izrādījās, ka viņš patiesībā nemaz neplānoja atbrīvot šo te dzīvokli, bet mēs bijām pasteigušies vienu solīti uz priekšu un saulaicīgi izsaukuši policiju, lai viņa, satiekoties ar šo te Misteru X, spētu identificēt viņu kā personu, kas mums arī ļoti veiksmīgi patiesībā izdevās. Un varētu teikt, ka šeit jau arī varētu visu to stāstu nobeigt, bet nē. Misters X uzstāja uz to, ka viņam esot it kā līgums ar dzīvokļa īpašnieku, un viņš šo te dzīvokļa īres līgumu pat uzrādīja policijai, bet atteicās uzrādīt mums kā pilnvarotajām personām. Un jā, šajā mirklī policija ieraugot šo te īres līgumu, uzstāja uz to, ka mūsu pienākums ir nodot viņam atslēgas un ļaut doties uz dzīvokli un dot laiku viņam atbrīvot. Nu, nezinu, cik viņam tur ir laiks vajadzīgs. Nedēļa, 2, nav svarīgi. Un vispār šādi jautājumi esot taču jārisinot tiesas ceļā. Хорошо, у меня тогда вопрос, а почему я должен покидать этот, если... А вы не должны покидать в данном этапе. Потому что нету судебного решения, что вы должны помещение. Но у вас же нет договора. Как это Нет, у меня есть договор. Ну, с третьим Давайте лицом? откроем сейчас... Нет, мы откроем квартиру только в одном случае, если вы забираете свои вещи, все. Если нет судебной исполнительности? Если нет, мы завтра и так освобождаем. Договор, да, с третьей персоной. Uz jautājumu, kā tad mēs varam caur tiesu risināt šādus jautājumus, ja nebija zināmas Mr. X identitāte, policija tā īsti riktīgi mums atbildēt nevarēja. Bet, jā, visas pārunas mums ilgi, ļoti ilgi, un es pat jums nākamajā kadrā parādīšu vienu tādu kadru ar pašu Misteru X, kur policija mums pat informē par to, ka mēs it kā nedrīkstam šo te personu bez viņas piekrišanas filmēt. Katru reizi, kad jūs vēlaties filmēt cilvēku, jūs jautājat viņam atļauju, vai drīkst viņu filmēt? Nельзя снимать. Tikai personas piekrišanas gadījumā jūs drīkstat veikt. Es jau nav filmējuši, jūs varētu noformēt protokolu. Tā ir. Nu jā, kā jau jūs redzējāt un dzirdējāt, es, protams, atteicos pārstāt filmēt un turpināju arī to vēl labu laiku darīt. Un kopsumā visas pārunas ar policiju mums ilga veselas 2 stundas. Tas bija satraukumiem pilns pasākums, jo policija tiešām bija noskaņota šī te krāpnieka Mr. X pusē. Un sliecās uz to, ka viņam ir taisnība un ka mums taču tagad zinot viņa personas datus ir pienākums sadot atslēgas, ko mēs atteicāmies darīt. Mēs nepakļāvāmies policijas rīkojumam. Un, jā, personiski man tika izrakstīta soda kvīts par to, ka es esot nepamatoti izsaukusi policiju, jo policijai neesot pienākums skaidrot trešās personas identitāti, bet, ņemot vērā to, ka mums bija galvenais mērķis noskaidrot, kā tad sauc Misteru X, mēs to panācām. Es godprātīgi atzinu savu vainu, ka jā, es it kā esmu vainīga policijas nepamatotā izsaukumā, un parakstīju protokolu par to, lai tikt man izrakstīts soda kvīts, ko es arī nākamajā dienā saņēmu. Un, jā, tā kā tur tas strīds ļoti ilgi, mēs visas puses parakstījām daudz un dažādas paskaidrojumus. Mums pat policija teica, ka aizzīmogošo dzīvokli uz mani piedāvājumu un lūgumu to izdarīt, viņi tomēr atteicās, jo nesot taču uzsākts krimināla process, iepriekšējais ir
pārtraukts, tad jā, mēs pretojāmies viņu uzstādījumiem par to, ka mums ir jādod atslēgas, un beigu beigās mēs piekritām tikai un vienīgi ielaist šo te Misteru X dzīvoklī uz 10 minūtēm pašu policijas klātbūtnē, kam policija pēc 2 stundu nogurdinošām sarunām arī piekrita izdarīt. Un ieraudoties šajā dzīvoklī, ko godprātīgi mēs arī izpildījām, mēs atvērām durvis, Misters X devās dzīvoklī un līdz viņam iegāja arī policijas darbinieki. Un ārkārtīgi liels bija Mister X pārsteigums, kad izrādījās, ka policija atļāvās izņemt no dzīvokļa vairākas trešo personu ID kartiņas, kuras nekādīgi nebija saistīts ar šo te Misteru X. Policija tā arī teica, ja rīt neieradīsies personas pēc savām kartiņām, tas tiks traktēts kā krāpniecība un tiks uzsākta lieta. Un, jā, arī policijas klātbūtnē mēs vienojāmies tomēr par to, tas viss tika fiksēts, tas viss tika ierakstīts, ka mēs apņemamies no savas puses Misteram X apmaksāt vesels 3 dienas viesnīcu. Mēs arī piedāvājām apmaksāt izvākšanās servisa pakalpojumus un arī uz veselu mēnesi apmaksājām noliktavas pakalpojumus. Nu jā, un tas, ko mēs varam ieteikt no savas puses, kā rīkoties šādos gadījumos, tad pirmā lieta ir nodrošināties iepriekš ar kādu jurista palīdzību, lai jūs nepieciešamā mirklī varētu piezvanīt un pakonsultēties, kā labāk rīkoties, lai varētu pieņemt pareizu lēmumu, kad policija uz jums izdara kādu spiedienu. Otra lieta, jums ir arī jāņem vērā tas, policijas pienākumos nav noskaidrot, vai paraksti uz līguma ir oriģināli vai viltoti, un tāpēc mums personiski bija arī saprotams, kāpēc policija nostājās šī te krāpnieka pusē. Tāpēc mēs no savas puses šajā jautājumā it kā pretenzijas pret policiju neizvirzam. Un trešā lieta, jums noteikti ir jābūt gataviem papildus izdevumiem, kā tas bija arī mūsu gadījumā, kad mēs piekritām apmaksāt viesnīcas izdevumus, noliktavas izdevumus un tāpat arī mantu izvešanas izdevumus. Tā kā, jā, esiet gatavi šādai izdevumu pozīcijai. Tātad trešā diena, grand fināla. Trešās dienas vakarā ap 17. ierados es ar lieciniekiem un ieradās pats Misters X. Mēs no savas puses bijām sagādājuši visu nepieciešamo, lai Misters X varētu savākt savus mantas. Tātad no mūsu puses tiks sagādātas kastes, līmlentes un citi instrumenti, lai varētu viņš veikt iepakošanas darbus. Tā kā, jā, pati izvākšanās arī mums bija salīdzinoši mierīga, bet šeit es jums noteikti ieteiktu pievērst dažām lietām ļoti lielu uzmanību. Tad tie ieteikumi no mūsu puses būtu sekojoši. Pirmām kārtām vienmēr saulaicīgi padomājiet par to, vai būs nepieciešamās kastes vajadzīgā daudzumā, lai īrnieks varētu izvākties, jo visticamāk viņš pats par to nepadomās un neorganizēs. Un līdz ar to, ja tu vēlies, lai dzīvoklis tiktu atbrīvots vienas dienas ietvaros, labāk ir sagādāt pašam visu nepieciešamo. Otra lieta – saulaicīgi tomēr painteresēties, vai konkrētā noliktavā būs brīvs kāds konkrēts boks, jo nevienmēr šīs te noliktavas telpas ir tik brīvi pieejamas. Un trešā lieta, ko es vēlētos jums ieteikt, nekad neiet iekšā šiem te krāpniekiem līdzi, sakravāt mantas, salikt viņas kastēs, jo pret jums pēc tam var izvirzīt ārkārtīgi liels pretenzijas par to, ka kaut kas ir pazudis, un jums būs ļoti grūti pēc tam pierādīt, ka jūs šo lietu nesat ņēmuši. Jā, un tā vēl viena lieta, kuru es jums gribētu parādīt,
Kāds tad dzīvoklis izskatījās sākotnēji? Šeit es esmu aizmirsusi arī piebilst vienu tādu ļoti svarīgu momentu, ka šis te krāpnieks Misters X patiesībā, kamēr dzīvoja dzīvoklī un nemaksāja komunālos, viņš nepakautrējās šo dzīvokli izlikta Bookingā uz izīrēšanu. Šī ir platforma Booking, kuras ietvaros, neskatoties uz to, ka Misters X ir izmitināts no dzīvokļa, vēl joprojām ir pieejams rezervācijām uz vasaras un rudens mēnešiem, kas nozīmē, ka Misters X turpina savus krāpnieciskās darbības. Bookingā dzīvoklis tika ievietots apmēram pirms 2 gadiem, un ir redzams, ka dzīvoklis principā ir labā stāvoklī. Bet tagad mēs paskatīsimies atsauksmes un paskatīsimies tieši ar viszemāko novērtējumu. Un šeit ir iespējams izlasīt ļoti daudzas atsauksmes par to, kā cilvēki ir veikuši rezervācijas, bet komunikācija ar izīrētāju ir bijusi vai nu ļoti slikta, vai arī vairumā gadījumos šie te cilvēki pat nav spējuši iekļūt dzīvoklī, un samaksātās rezervācijas maksas viņiem arī nav atgrieztas. Nu jā, kā jūs redzējāt, dzīvoklis ir diezgan svaigs, bet jau pēc 2 gadiem, kad tika atbrīvots dzīvoklis no Mistera X, es jums parādīšu dažos kadros, kur var redzēt, tuvenī 70% mēbeles ir utilizējamas, un jā, tie zaudējumi patiesībā ir milzīgi. Šādi izskatās dzīvoklis pēc Mistera X atbrīvošanas, un kā mēs redzam, tad mēbeles ir patiešām ļoti sliktā stāvoklī. Tās ir saskrāpētas, sasistas, durvis ir izlaustas. Un jā, ar šādām mēbelēm, diemžēl, dzīvoklis nav iespējams izīrēt citām personām. Līdz ar to lielāko daļu mēbeles tiks nomainītas. Un viena no lielākām pozīcijām, kā zaudējumi, ir grīda, kuru var redzēt, ka ir sadedzināta. Un jā, es jums arī ļaušu ieklausīties pavisam nelielā tādā audio ierakstā, kuru ir ierakstījis pats īpašnieks, ko viņš pats domā un ko saka par šo ситуацию. Если оценивать ущерб, который я и моя семья понесла от действия вот этого частного риэлтора, я могу сказать откровенно, наша семья получила минус, нам надо будет достаточно крупную сумму для того, чтобы компенсировать все вот эти поломки, мебели, испорченный пол, холодильник. Это обойдется как минимум там 10 000 евро. И плюс то, что мы заплатили за коммуналку, еще там 10, 15-20 тысяч. То есть общий ущерб от деятельности этого частного риэлтора мы оцениваем где-то там от 20 до 30 тысяч евро. Par kopējiem dzīvokļa zaudējumiem runājot, tad pēc mūsu personisko aprēķinu veikšanas sanāk, ka kopējie zaudējumi ir vērtējami orientējoši ap 35 līdz 40 tūkstošiem eiro. Šī summa sastāv no īres maksas, kas netika saņemta, kamēr tajā mitinājās Misters X, no komunālajiem pakalpojumiem, kas bija ļoti lieli un īpašnieks pats apmaksāja, kā arī zaudējumi, kas radās ar konkrēto dzīvokļa atbrīvošanu, respektīvi visas tās darbības, kuras veicām mēs, un tie bija vairāki tūkstoši eiro. Un 4. lieta, pēc mūsu aprēķiniem, lai atjaunotu kaut nedaudz dzīvokli līdz lietojamības stāvoklim, nomainot mēbeles, salabojot grīdu, arī tehniku nomainot, kas ir sabojāta, tie ir vēl vismaz 10 000 eiro. Tā kā pēc mūsu aprēķiniem personiskajiem ir tā, ka tie zaudējumi ir vērtējami starp 35 līdz pat 40 000 eiro. Un tā summa ir tiešām ļoti liela un milzīga. Un ar šo te visu podkāstu es vēlējos vienkārši teikt to, ka esiet uzmanīgi, kad jūs izvēlaties
kompāniju vai nekustamā īpašuma nozares pārstāvi, ar kuru strādāt nākotnē. Ja tā ir kompānija, tad es iesaku tomēr painteresēties, cik lielu daudzumu objektu viņi apsaimnieko un kāda ir viņu pieredze. Bet mūsu pieredze ir tāda, ka mēs ar šādiem gadījumiem pēdējā gada laikā saskaramies ne pirmo reizi, tāpēc arī šī podkāsta tēma bija tik ārkārtīgi aktuāla. Bet jā, es atzīšos, ka šis ir īpašums, kurā ir radīti vislielākie zaudējumi. Bet jā, mūsu redzes lokā ir nonākuši arī īpašumi, kur ir zaudējumi vērtējami 20,000 eiro apmērā, ir arī mazākas summas, bet nav jau nozīmes, cik lieli ir tie zaudējumi. Svarīgi ir tas, ka mums tirgu ir personas, kuras nav profesionāli gatavas apkalpot šādus te klientus. Tāpēc tas, ko mēs varam ieteikt no savas puses, esiet ļoti uzmanīgi nekustamā īpašuma kompānijas vai pārstāvja izvēlē. Ja jums likās interesanti, jūs varat pierakstīties manam kanālam, jūs varat arī rakstīt komentārus un tiekamies jau nākamajā raidījumā.